Cienījamie kolēģi, man liekas, ka tas murkšķa miegs dažiem ierēģiem vai vairumā ierēģiem ir tāds ļoti ilgstošs, jo šī direktīva tika pieņemta jau 14. gada februārī. Un jau 14. gada martā Finanšu ministrija izveidoja darba grupu, tā kā diezgan operatīvi jau sāka rīkoties, lai izstrādātu vajadzīgos grozījumus iepirkuma likumos, runāja par abiem iepirkuma likumiem, bet, diemžēl, šī sēde sanāca pirmā šai komisijai tikai novembrī 14. gada, kad mēs jautājām ministru prezidentam Mārim Kučinskim, kā tiek organizēts darbs un kur ir izvērtēta ierēģņa atbildība, ka vairāk kā 2 gadu garumā nevar tātad izstrādāt vajadzīgos likuma grozījumus, lai visas direktīvu prasības tiktu ieviestas. Mums atbilde tika sniegta tāda, atbilde sagatavoja finanšu ministre, ka viņi uzskata, ka ir rīcība bijusi ļoti atbildīga, operatīva, ka tas atbilst labas pārvaldības principiem. Ja jūs to uzskatiet par tiešām atbildīgu rīcību, par atbilstošu labas pārvaldības principiem, man liekas, tas ir nožēlojami, ka kārtējo reizi parlaments samierinās ar to, ka izpildvara var šādi bezatbildīgi izturēties pret sabiedrību, izturēties pret uzņēmējiem, tajā brīdī, kad jau uzņēmēji vēršās ar saviem protestiem par to, ka tiks kavēta būtiska iepirkumu veikšana, un mēs runājam par Eiropas Savienības līdzekļiem, kas ir vairāk kā 5 miljārdu apmērā, kas skar dažādas būvniecības projektus, un tajā skaitā lielā daļā tieši ceļu būvi, tad notiek šī ļoti atbildīgā un operatīvā rīcība straujai likuma grozījuma sagatavošanai. Kam vēl ir jānotiek, ja 2 gadu garumā nav iespējama rīcība un pēkšņi dažu nakšu laikā ir iespējams sagatavot šādus likuma grozījumus. Tāpēc es esmu pret to, ka Saeima legalizē visu šādu izpildvaras darbību, ļauj bezatbildīgi izpildvarai šādi rīkoties uz priekšu. Paši mēs sevi necienām, ja mēs ļaujam šādiem likuma grozījumiem ar bez rūpīgas izvērtēšanas, bez analīzes Saeimā tikt pieņemtiem. Es aicinu būt parlamentāriešiem un cienīt parlamentāru darbu stilu un būt ar attieksmi, kas prasa atbildīgu rīcību no izpildvaras, nevis katru reizi piesaist šo izpildvaras neizdarību, kas ļauj šai izpildvarai ar katru reizi aizvien ciniskāk rīkoties. Pateicos.